Tie tavi tuvie draugi vai radinieki, ar kuriem tu jūties tik ļoti mīlēts, jo viņi tevi pieņem tādu, kāds tu esi un nekad nenorāda uz kaut kādām tavām kļūdām vai maldiem vai grēkos, kuros tu atrodies. Pēc Dieva vārda sanāk, ka šie cilvēki tevi nevis mīl, bet ienīst. Arī 3. Mūzes grāmatā ir teikts, tev nebūs savu brāli ienīst, bet pārmācīt vai pamācīt, lai tev nebūtu jānes arī grēks uz sevi. Citiem vārdiem, tad, kad mēs redzam, ka brālis grēko, ka brālis ir maldos, ka kāds, kas mums ir tūs cilvēks, ka viņš ir, ka viņš kļūdās, un viņš varbūt pats to nesaskata, un mēs par to klusējam, mēs to ignorējam, mēs to neievērojam un uz to nenorādam mīlestībā, tad mēs grēkojam pret šo brāli, un mēs grēkojam arī pret Dievu. Un mums vajadzētu mācīties vai ņemt par piemēru arī mūsu kungu un glābēju, mūsu Dievu, kurš tos, kurus viņš mīl, tos viņš pārmāca, un viņš šaust katru savu bērnu. Un, protams, ka mēs neesam tēvi viens otram, un mums šī atbildība nav vienam otru šaustīt, bet pamācīt gan. Dieva vārds saka, lai mēs, ja redzam otru grēkojot, lai mēs pamācam viņu, un ja viņš atgriežas, tad mēs būsim mantojuši kādu brāli un viņa dvēseli.